Čau visiem! Tātad, laipni lūgti nestandarta risinājumā. Ko es jums šodien gribētu parādīt? Pazīstamais man atdeva powerbanku, kura nestrādā, viņam tādu iedeva un viņa uzreiz jau nestrādāja, vairs kaut nelādējās. Atvēru es viņu vaļā, tāda standarta powerbanka alumīnija keisā, ja. Te varbūt var salasīt 4000 mAh Nīderlande. Nekas tāds īpaši, parastā mazā powerbanka. Atvēru viņu vaļā. Te ir aizmuguri, te ir priekša standartā. Var pārbaudīt uzlādes daudzumu, tad diodiem būtu jāspīd. Tad te ir lādēšana, te ir izlādēšana. Iekšā ir polimēra baterija, mums visiem pazīstamā no RC polimēra baterija, kura ir izlādējusies, es te esmu uzrakstījis līdz 0,18 voltiem, respektīvi tur ir krietni mazāk par 1 voltu un viņi nav glābjami. Viņi nevar nekādu uzbūstot nekādu. Tātad mikroshēmu gribēju jums parādīt tiem, kas nav redzējuši, rakstīja podziņu. Podziņu tas spiežās cauri plasmasai. Un te ir tāda diožu rinda, lādēšanas ports, izlādēšanas ports. Es viņu atvēru, pastījos, ka izskatās dikti vienkārši. Varētu pamēģināt viņu pārtaisīt, vēlreiz nomainīt bateriju. Bet priekš tam vajag elementu. Man ir šāds elements no bijušās 4S Zopower baterijas. 4500 ietilpība, tai bija 4000. Noņēmis es viņu esmu 22. gadā. Uzlādē būtu jābūt šitik te iekšā. Es dažas labās cēles no vecām baterijām saglabāju. Gadījumā, ja man izies no ierindas tieši tāda pat baterija, un ja viena cēle beigta, tas var nomainīt ar otru, bet šīs Zopower man vairs nav palikušas. Tāpēc man ir viena vai divas cēles, un divies baterija no divām cēlēm īsti man tagad negribās taisīt, un tāpēc varu paeksperimentēt ar šo elementu šeit. Problēma ir formfaktorā. Tā ir īsa un plata, šitā ir tieva un gara. Mēģināšu es viņu te ielikt, starp citu viņa ir arī biezāka. Reāli šitā te cēle ir tik bieza, cik te kopā viss ar plasmasas keisu. Pamērīju, ka iekšā viņa it kā iet šeit. Tad iedabūt es viņu varu, bet viņa man karāsies ārā. Respektīvi sanāk, ja te mums ir mikroshēma un te ieliekās šī cēle, tad viņš ir tik daudz karājās ārā. Mēģinās viņu pielikt un tad uzprintēt aizmugurīti, lai nosaktu šo te baterijas astīti. Vispirms mēs izlodēsim ārā veco, pieliksim nedaudz jaunāko un paskatīsimies, vai tur kaut kas notiek. Būs jāpatestē, vai ar viņu var kaut ko uzlādēt, un vai pašu powerbanku pēc tam var pielādēt. Ja šis tests izies labi, tad mēs viņu taisīsim augšā un mēģināsim kaut ko uzmodelēt. Būs jautri. Jāsāk kaut ko darīt. Lodāmurs jau silst, lampiņa tur. Atlodēsim vaļā veco bateriju un lodēsim klāt jauno. Veco atlodēju nost. Tagad te ir rāmīts un jāmēģina ielikt šito te bateriju iekšā. Tātad, kas mums jādara tālāk? Pirms viņu pielodēt, man ir jāizgriež aizmuguri, tāpēc, ka viņš te balstās tā uz augšu. Es gribu, lai viņš iet precīzi iekšā. Tad es izzāģēšu te gabaliņu ārā un tad piemetīs klāt. Tikko būs pielodēts, tā varēs sākt testēt, vai vispār ir vērts ar to nodarboties. Jāmēģina būs uzlādēt, jāmēģina būs palādēt kaut kāds ierīces ar powerbanku un pēc tam uzlādēt vēlreiz. Ja tas viss strādās, tad turpināsim. Tā, ir pirmais rezultāts, to paskatīsimies. Esmu pielodējis, kur te ir plus, tur ir mīnus, es noizolēju jau.
Un varam pārbaudīt, nospiedīsim šo maģisko podziņu. Lūk, pilna uzlāde. Nu, pagaidām, kaut arī tā baterija nav pilna. Tūlīt piemetīsim klāt pie lādētāja, lai pastītos, vai viņš lādē. Slēdzam klāt. Un reku lampiņa mirgo, tātad lādē. Tagad es pamēģināšu viņu palietot kā powerbanku, jāmēģina iztērēt visa un pēc tam uzlādēt otrais. Rit otrā diena. Esmu izlādējis powerbanku, uzlādējot telefonu, un tagad es viņu lādēju atpakaļ, jau tūlīt būs uzlādējusies pilna. Ko es noskaidroju uzlādējot telefonu un arī veco FlySky pulti? Noskaidroju to, ka tad, kad powerbank atslēdzās, respektīvi lampiņas vairs nedeg, viņš vienkārši norubījās nost, ka tad baterijas atlikums ir 3,5 volti. Tātad galvenais, ko es uzzināju, ka nav bojāta mikroshēma, ka viņas strādā, ka viņas tātad sargāšanas režīms priekš cēles ir darbojošs. Tas nozīmē, ka mēs varam iet tālāk. Es tagad izdzīšu vēl vienu procesu, pielādējušu, izlādējušu, pārbaudīšu vēlreiz, un tad domāsim jau par jaunu korpusu. Par cik šitien viss ir kārtībā, var likt kopā, taisīt keisu, tad es esmu jau uzdizainējis keisu. Arī kāds viņš izskatās ar apaļām malām, cerams, ka izprintēsies normāli. Un tā apakšā šitas te ir tā kā aizmugurītē, lai nekrīt ārā tā baterija. Tūlīt uzliksim printēt un skatīsimies, kas sanāks. Notiek maģija. ...230 grādi printēšanas galva un 60 grādi build plates. Izskatās, ka ir gatavs. Viss ir izprintējies. Sanācis tīri smuki. Tāds. Nu, tad ir jāliek iekšā. Der. Tā. Nedaudz ķerās. O, iegāja. Nu, lūk. Un otrā pusē, kā reiz tik, cik vajag. Uztaisi arī šādi astīti, lai var pielīmēt galā. Un pa lielam būs gatavs. Nu, lūk, manta ir pabeigta. Sanāca šitā, manuprāt, ļoti labi. Sevišķi, ņemot vērā to, ka es modelēju vienu reizi, visu uzreiz smuki derēja, te man ir apakšņi pielīmēta klāt. Te no priekšas viss precīzi iegāja iekšā. Ļoti forši, tad forma interesanti izdevās. Tādiem liekumiem. Pielīmējies viņu tā vāji speciāli, lai varētu noņemt vai nu priekš vai aizmuguri pie vajadzības, ja gribēsies nomainīt lipo akumulātoru pret kādu labāku. Ja ienāksies kaut kas labāks, ieliksim jaudīgāku vai tādu, kas dzīvo ilgāk, jo šis konkrētais, ko es ieliku, viņš jau ir labi pabraucis. Viņam tā iekšējā pretestība nedaudz lielāka, kā varētu gribēties. Līdz ar to ļoti daudz no viņa nevar sagaidīt, bet ir pilnīgi noteikti labāk par to, kā bija. Jā, nu, liekas, ka sanāca labi, cerams, ka jums visiem patika. Ja kaut kas likās noderīgi, būšu ļoti pateicīgs, ja ieliksiet laiku. Un, es zinu, tiksimies nākamajā reizē.